Līdz pērnā gada vasarai valsts autoceļa posms no Nīcas līdz Lietuvas robežai īstu remontu nebija piedzīvojis pēdējos 30 gadus. Vairāk kārtīgās skaļās rucavnieku akcijas, arī protesta vēstule valdībai par brūkošo infrastruktūru, tomēr lika atbildīgajām institūcijām ieklausīties un rast iespēju veikt remontdarbus Lejas Kurzemes novadiem tik nozīmīgajā ceļa posmā. Dabūju izbaudīt materiāli, ko tas nozīmē katru rudenu un pavasari bedres ar salauztiem riteņiem un izsistiem stikliem. Es domāju, ka tagad rucavnieki varēs gandarīti braukt pa šo ceļa posmu. Tagad var aizbraukt ērti. Kā tad bija pirms tam? Nu, traki. Uzreiz zinājām, kā pārbrauc robežu. No Lietuvas braucot, esam mājās. Savu prieku un gandarījumu par sen gaidīto gludo ceļu šodien būvniekiem pauda kā iedzīvotāji, tā pašvaldību vadītāji. Labvēlīgie laika apstākļi ļāvuši visus darbus viņiem paveikt noteiktajā termiņā. Ja līdz šim satiksmes intensitāte uz autoceļa bijusi visai zema, vidēji ap 900 automašīnu diennaktī, tad tagad to skaits esot jau dubultojies, kas ļauj cerīgi raudzīties uz pierobežas un piekrastes attīstību. Esam gandarīti to, ka mums ir sakārtots ceļš, kurā mēs varam droši pārvietoties, kurā mēs varam ekonomiski attīstīties. Tās vēl nav beigas, vēl ir palicis 8 km līdz Lietuvas robežai, kas ir jāpabeidz nākamgad, jo pamest pustratā tādus iesāktus darbus nav prātīgi. Un šobrīd plānojās 18. 19. gads, ka mēs varētu arī atjaunot šo posmu, kas ir no Nīcas līdz Liepājai. Autoceļa posma rekonstrukcija izmaksājusi nepilnus 15 miljonus eiro, no kuriem daļa ir Eiropas kohēzijas fonda līdzfinansējums. Šoruden Latvijā jau pabeigti valsts autoceļu remontdarbi aptuveni 500 km garumā, turpat 800 km plānotie darbi vēl turpinās. Selga Dreimane, Edvīns Svēlis, Aizputes televīzija.